Vasara ir tas laiks, kad neviena izklaides industrija nemet ārā neko nopietnu, bet ja meta tikai skaļus blockbusterus, kuri ir atpazīstami kaut kādā veidā. Anime industrija nav izņēmums, iesāktie seriāli turpinās, savukārt pārējā rāda, ko un kā var. Liels sveiciens, ar jums ir Kadilieks, un mēs sākam! Stāsta darbība norisinās uz kādas izolētas salas kādā vidusskolā kultūras festivāla priekšvakarā. Zēns pamet beisbolu pēc tam, kad to ir spēlējis visu savu dzīvi un piedzīvo kautiņu ar savu labāko draugu, bet tad viņa satiek noslēpumainu meiteni vārdā Noruda un milzonīgs taifūns skar viņu skolu. Ghost in the Shell iemantos jaunu filmu pēc jau esošās mangas, kura iznāca tālājā 1991. gadā un momentāli iemantoja kulta statusi gluži kā filmetrāžu anime, kas iznāca 95. Savukārt uz doto momentu vēl iznāk prequel pēdējās sērijas Ghost in the Shell Arise Alternative Architecture. Ja tā paskatās, pēdējā laikā bieži tiek pieminēts spoks čaulā, droši vien mēģina saorientēties, cik tad fanu aizies uz kino lenti. Palūkosim, kā izskatīsies jauns ekranizējums jau zināmam stāstam. Mēģinam pamostoties no tumsas zīlēm, likteņa dievieti izvēlas sešus izradzētos, kuriem piešķir spējas, lai glābtu pasauli, odarēto zēns, kur sevi nodēvēs par stiprāko zemes, ir ticas izvēlās par Rokana Juša, kas nozīmē sešu puķu varonis. Un viņš dodas uz satikšanās punktu, bet kāds negaidīts pagrieziens satikšanas vietā ierodas veseli 7 purni. Un uzreiz sāks runas par to, kurš tad te ir spiegs, un visi šķību acis sāk mest Odoreto virzienā. Kā viņš tiks ar spriedzi galā, vai viņš ir tas, kas ir, un vai kļūs par Dovahkiin, Dragonborn. Uzzināsiet no animes Rokana Juši. Trīs gadus atpakaļ cilvēks uzzināja ļoti interesantu faktu, ka harpijas, kentauri, kaķsievietes un citi izdomu tēli sastāv no miesas un asinīm, neskaitot astas ragus nagus. Taču, kā ierasts šāda žanra animēm, tās centrā būs ne īpaši veikls vai gudrs cilvēks, un vispār jebkurā dzīves frontē viņam klājas ne īpaši, sauc viņu Kurusuki Mihato. Un būdams iesaistīts valdības apmaiņas programmā, viņa dzīve apgriežas kājām gaisā. Pie viņa ievācas čuskveidīgā Mija, un viņa pienākums ir parūpēties par viņu un pieredzināt viņu pie cilvēku ikdienas. Kurusam par nelaimi viņa ir nenoliedzami pievilcīga, taču likums aizliedz starpsugu ciešu kontaktu. Lūk bēda. Pie tam pie viņa vēl ievācas dzīvot valdzinoša kentaura meitene un harpija, kurai patīk flirtēt. Stop! Es esmu ticēt, ka šāda anime vispār spēja eksistēt. Es saprotu, tā ir Japāna anime un ir bezgalīgas trakuma robežas,
var izpaust savus narkotiskos murgus, bet jābūt kādai robežai. Jā, šī vasara gan patukša sanāks. Neko, ar saulītē iziet pasildīties. Ei, viņa teica, ka būs +25.